Čau visiem, mani sauc Edīte, un šis ir kanāls par radīšanu un ne tikai. Tātad es ceru, ka šodien es arī izlikšu šo te video. Šodien mums ir 15. jūnijas. Gribētos tomēr nofilmēt un izlikt. Nu, kaut kā man nesanāk pa tām daļām, kā es te plānoju. Pa daļām, nē, diemžēl. Sanāk vai nu vispār nefilmēt, vai no tā uzreiz vienā rāvienā, kā saka, uzreiz visu nofilmēt. Tātad jums fonā ir jauns process. Facebookā es lieku diezgan bieži visu, ko es daru un ar ko es darbojos. Līdz ar to Facebookā visi jau ir redzējuši. Un lūk, kas man šeit ir. Šeit man top topiņš. Pagaidām es izdomāju tikai to, ka viņš būs ar pliku vēderu. Adu ar adatām 2,5 mm. Dzija drops Love You 9 Unicolor. 100% kokvilna, 50 gramos 125 metri. Bet tātad es ieraudzīju, ka man ir dziļa nedaudz nokrāsojusies. Redziet? Un man tagad ir pārdomas, vai man to izdosies noslēpt, bet šaubos. Tā kā man laikam nāksies kaut ko griezt, vai arī tomēr pirkt vēl vienu lieku kamoliņu, varbūt pat divus, jo es nezinu, cik man šeit, protams, pietiks manai iecerēji. Tātad sākumā es sāku adīt pa apli, uzmetot 280 valdziņus. Viena puse sanāk 140 valdziņi. Šeit ir divi raksti, kā jūs redziet. Es nepietuvināšu neko tuvāk, savādāk viņš atkal man kaut ko ne tā parādīs. Un pēc tam, kad, protams, pēc tā varianta, pēc kura es adīju, tur bija taisns šitas gabals, viss tā taisni, nu man nepatika tas variants, un es, var teikt, apakšu uztaisīju pa savam, samazināju valdziņus, ka man beigās vairs nav 280, bet 160 valdziņi. Ja, tā kā, nu, kleitas tā kā variants, bet viņš izskatīsies, viņš pēc oriģinālās bildes, viņš arī ir domāts tā kā brīvi, gandrīz, ka paceļoties var redzēt gandrīz apakšu, ja, kas, nu, Krūštura rajonu, bet, nu, ne tik traki, ja, tas vienkārši tā apmēram, kā es jums tagad mēģinu paskaidrot domu. Lūk, tā, kad viņš būs gatavs, protams, tad es viņu uz sevis nodemonstrēšu. Protams, man būs jāievelk vēderiņš, bet, nu, es pacentīšos. Lūk, un, jā, tagad es esmu pārgājusi, kā saka, jau uz atsevišķām daļām. Tagad es sākšu ar priekšpusi. Vai arī es viņu uztaisīšu jau kā muguru. Nē, labāk kā priekšpusi. Priekšpusi apmēram plus mīnus, tad es varēšu vadīties, kad man sāk tā kā apkakli, un tad muguru man būs vieglāk tomēr saprast. Es tā domāju. Labi, pamēģināsim tā. Tātad man ir šitas kamoliņš palicis pavisam tāds neliels. Un tas, ko es jums rādīju. Lūk, tas ir mans tā kā pirmais tāds darbiņš. Tātad par šo procesu es neko daudz nestāstīšu, tikai to, ka viņš tiek adīts ar 3 mm adatām. 100 gramos kādi, nu, 1000 metri plus mīnus, organiskā kokvilna, tā kā kazas, bet man pateica, ka tā neesot kazas, bet, nu, piedodiet man, ja, bet man konusā tā ir rakstīts, un kā es varu zināt, vai tur taisnība vai nav, ja, jo man to dziju uzdāvināja, un, protams, ka es
cilvēks, kas ir pieradis tikai un vienīgi darboties ar Turcijas dziju, tas kaut kas tāds, neierasts, ja. Līdz ar to, kaut kāds piena koku vilna man pateica, labi, es nestrīdēšos, bet ja kāds varbūt skatās, ja, un var man pateikt, kas tas īsti varētu tad būt īsti par velnu, ja. Bet, jā, adījums sanāk ļoti smalks. Drusku pietuvinot, kur var redzēt lūreksu. Es pievienoju lūreksu, līdz ar to tiek adīts kopā ar lūreksu. Lūk. Un es kaut kādos iepriekšējos video stāstīju par šo procesu, cik ko es esmu uzmetus kādus valdziņus, līdz ar to es domāju, šoreiz mēs izlaidīsim, un tad nākamreiz es atkal tā kā atgādināšu, ja, ka varbūt kāds man pirmo reizi skatās. Līdz ar to darīsim tā, ja, īpaši neiedziļināsimies ar to, kāds tur ir, kas un kā. Lūk. Man te kāds cītīgi pēta skrūvīti, viņš netiek klāt skrūvītei, skrūvīte ir gultā, bet pēta, kas tas ir. Tā kā cenšamies rāpot, mēģināt, bet, pagaidām, protams, atpakaļ gaita mums slēdzas iekšā. Jā, kaut gan 10 mēneši vajadzētu jau kaut ko vairāk, bet, kā saka, katrs bērns attīstās savādāk, un agri vai vēlu, jā, jebkurā gadījumā, viss notiks un viss būs. Un es uzskatu, par to nav jāpārdzīvo. Lūk. Tālāk. Te es nolēmu pietuvināt, lai jūs labāk tomēr redzat, kas šeit notiek. Es pabeidzu tās saucamās pēdiņas, kuras bija sākumā plānotas kā zeķes, un man te misēklis bija, ir pievienota pilnīgi cita dzija. Es, kad aiztaisīju ciet, es nevarēju dabūt kājā. Beigās es sapratu, man ir jāņem elastīgais paņēmiens, un tātad ar elastīgā paņēmiena palīdzību es aiztaisīju ciet valciņas, un tagad viss ir kārtībā. Tātad, ko es nonācu pie secinājuma, kā labāk, ja no purngala ādam, labāk taisīt ciet elastīgo variantu. Lūk, tātad pilnīgi izadīti atlikumi, šitā dzija man vairāk nav, es esmu apmierināta, priecīga. Lūk, un sanāca 30. Jā, zaķīti. Ai! Un sanāca 38. izmērs. Un iesāku vēl viens. Un ziniet, kas sanāk? Es mēģināju adīt uz 30. un atkal sanāk uz 38. Tātad, lūk, šeit man arī adās zeķes. Te man sākumā es izmantoju, lūk, šādu. Diemžēl no saules nevar paglāpties, man citur nav kur filmēt. Tā, un klāt šitādu, tur ir zils un balts, jā, un gaiši zils un tumši zils tādas. Jā, lūk, un tad šādus te atlikumus es cenšos izadīt. Lūk. Un, jā, adīju, kā es saku, uz 30. izmēru, pat beigās atkal sanāk 38. Bet nekas traks. Cerams, ka man šeit visas sekcijas sakritīs, un ja viss skaisti sakritīs, tad, protams, es likšu uz pārdošanu. Ja nē, tad atstāšu vecākajam puikam, jo, man tomēr ir 4 puikas un 1 meitiņa. Lūk, un vecākajam puikam ir 12 gadi, līdz ar to, cik tur vairs ilgi līdz tādam kājas izmēram, ja? Tātad, tālāk, kas man šeit vēl ir? Nezinu, kā jums parādīt, bet iepriekšējos vlogos es esmu rādījusi šo darbiņu, jā, tas ir puspatents. Un es visu laiku pārdzīvoju, ka man var nepietikt dzija, un dzija man ir palikusi tik, cik ir. Tā ir Alize Baby Wool, viņa vairs nav pieejama. Es paskatījos, ir arī alternatīvā, bet aizmirsu, kā sauca.
Alize Gazāla vulu vai Alize Baby vulu, kaut kas ar vulu bija, jā. Lūk, bet, baidos iegrābties, līdz ar to es ceru, ka man ļoti, ļoti te pietiks, un es varēšu šo darbiņu tomēr pabeigt. Šis ir pilnīgi bija gatavs darbs, viss tika izjaukts, pāradīts, un jā, adās ar adatām 4 gumija, un tālāk ir 4 ar pusi. Tātad, un jā, kā es nolēmu, ka man šeit būs platais variants, jo pats ķermenis man sanāk tāds līdz ar, un vismaz, lai rokām būtu brīvība, tad es izdomāju, rokas būs brīvais stils, ja, un pārējais tā kā ķermenis tāds, tā kā uz manu figūru, ja. Lūk, un, jā, zeķes, starp citu, es adu no zeķu dzijas Superwash, artisāna un tā tālāk, kur ir 100 gramos, 420 metri, adatas 2 mm. Lūk. Tā kā jā, ļoti smalks adījums, un es brīnos cilvēkus, kuri dzirdot zeķu cenu uzreiz šausminās, bet neviens neiedziļinās, cik smalks darbs tajā visā ir ieguldīts. Tā un tālāk, es jums parādīšu izšūšanu. To es atstāju tomēr uz beigām, jo vairāk man arī nav vairs ko parādīt. Nē, kvadrātiņi. Es jums visu kvadrātiņus nerādīšu. Tas būs pārāk daudz. Bet man uz doto brīdi ir 116 kvadrātiņi. Vecmāmiņas kvadrātiņi, veseli 116. Tātad šeit īpaši nevar neko tā baigi redzēt. Šitas ir Jārnard Jeans Tropical. Kokvilna laikam bija ar kaut kas tur bija labi sastāv. Es jums pateikšu, kad būs tuvāk. Tas... Kas ir zaķīti? Tambora adata 3,5 mm. Vienīgi es varu pateikt, Jeans Tropical 50 grami ir, jā. Cik tur metri, nepateikšu jums to brīdi. Jā, zaķīti. Tā laikam būs jāuztaisa pauze, jo kāds diezgan nemierīgs paliek. Tā es nedaudz viņu pārliku, ceru, ka mēs tomēr varēsim pabeigt. Šis vlogs būs tāds īs, bet tomēr, kā ir. Tā, jā, ko es gribēju pateikt, jā, kad es jau sākšu likt kopā tos kvadrātiņus, un kad viņi man būs salikti, tad, kaut kad es arī pateikšu, kas tā par dziju. Man etiķetīte ir, bet es tagad negribu tur meklēt viņu. Kā es jau teicu, pateikšu nākošajā vlogā jau īsāk un vairāk informācija par visu to, kas man šeit ir. Tā. Un, protams, es nezinu, cik te būs kas redzams, bet es tātad izšuju šādu te gleznu 400 x 385 centimetri, 159 krāsas, dimsī diegi izšūšanas, 88 tīrās krāsas, 71 jaukta. Tas ir blends saucamais. Un tātad es arī, protams, bildes likšu. Un uz doto brīdi es lūk šo gabaliņu līdz augšai taisu. Ja? Un tātad parādīšu, kas man uz doto brīdi šeit ir. Nav daudz, bet tomēr. Lūk, šitāds gabaliņš. Viss tas, ko es jums tikko rādīju, ir man plāns tagad aizpildīt ar tām krāsām, kas te trūkst. Un tad jau ķerties klāt jau nākošajam, ja. Cenšos, kā saka, lai mazāk
graizītu tur kaut ko un ņemtos kaut ko tā, ja es cenšos vienu krāsu uzreiz līdz galam, cik var izšūt. Līdz ar to sākumā es darīju savādāk, bet sapratu, ka tas ir baigi nērti tādā ziņā, jā, un tagad es pārgāju tā, kad es vienu krāsu paņemu, es izšuju, kamēr viņa beidzas, un ja viņa vēl tālāk šeit turpināsies, jo es tālāk šeit jau griezīšos, aizpildīšu vispirms šito visu lapu, jā, visus šitās rūtiņas, un tad tikai es ķeršos klāt nākošajai lapai. Līdz ar to sanāk, ka man jau šeit būs jau jāpagriežās uz šeieni jau, un tad tālāk iešu uz augšu. Tad no augšas atkal uz šeieni, atkal uz leju. Nu, tā vismaz gribētos man, bet, nu, kā sanāks, to jau mēs tad redzēsim. Un, ko es gribu pateikt, man tagad tur bija... Es pasūtīju 14. kanvas izmēru, man atsūtīja tā kā uz lapiņas 12. kanvas izmērs. Ja nekļūdos, kaut kas tāds bija. Un ko es gribu pateikt? Man liekas, ka mani apčakarēja tā konkrēti, jo pārāk ļoti mazas rūtiņas. Un es, jā, arī es ar mākslīgā intelekta palīdzību apmēram noteicu, cik varētu tad būt tas kanvas izmērs kāds, jā, un man sanāca, nu, apmēram 21. Jo lielāks cipars, jo mazākas rūtiņas. Tad saprotat, jā, ja no 21 ietu uz leju, jā, tad rūtiņas būtu lielākas, bet jau 20, bet, nu, no 14 uz 21 aiziet, jā, tad nozīmē, tas jau ir uz mazākas rūtiņas. Nu, lūk, nu, labi, nu, darīsim tālāk tātad šo darbiņu, jā, nu, ko lai citu dara. Iesākts viņš ir, galvenais, lai man sakrīt visi tie centimetri, lai man nav tā, ka man beigās glezna neielien iekšā, jo būtu žēl diezgan liels darbs ir ieguldīts jau salīdzinoši un negribētos, lai kaut kas noiet galīgi greizi. Nu, tātad arī izšūšanu, tā kā adīšanu es nolēmu, kā saka, dažādot, un man ir iesākta 3 izšūšanas komplekti, bet es nolēmu pabeigt vienu un tad ķerties klāt nākošajam. Bet ir problēma, kā tur nav pietiekami vajadzīgā krāsa, lai pilnībā aizšūtu laukumu, jo tur ir pilnībā jābūt aizšūtam. Tur nepaliek balts audums nekur. Tur jābūt pilnīgi visam aizšūtam. Tā tūlīt parādīšu, par ko iet runa. Tātad es pacentīšos, protams, arī bildi ielikt, jā, nu te galīgi nevar redzēt, nu, bet labi, apmēram apstāstīšu. Tātad šeit augšā ir iesākta man tā kā ar gaiši zilo krāsu tā kā izšūts, un viņš ir pilnīgi jāizšuj viss apkārt kaķim. Tas ir viss, kas man ir. Šitas mazais gabaliņš. Tas nozīmē, ka man būs jāiet uz speciālo veikalu, kas mums te ir audumu veikals, jā. Tā, kāpēc man kamera kustās, redz, ka man nekas nekritīs. Tā, un jā, jāiet būs uz speciālo auduma veikalu, tur ir izšūšanas diegi. Šitas komplekts ir pirkts fiksa praisā, bet tur, diemžēl, klāt nāk kaut kādi tur diegi atsevišķi arī, ja, bet tur nav tādas krāsas, kādas tieši vajag. Līdz ar to, nu, jāiet meklēt citur, kur kaut ko var dabūt. Nu, vot. Tā kā, jā, plānoju šo kaķīti pabeigt kā pirmo, un pēc tam jau kaut ko parādīt jau nākošos komplektus, kuri man ir. Es nezinu, es iesāku pa 3 komplektiem, jo man vēl nebija tā glezna, jā. Nu, kā saka, kā glezna. Man nebija vēl nekas atnācis, vēl nebija iespējas pasūtīt, jo naudu negribējās, godīgi sakot, vēl tērēt. Un līdz ar to man vēl nebija šis. Bet kā šis atnāca, un es sapratu, cik tas ir smalki un ilgi, tad es padomāju, ka vajag pa
vienu komplektiņu pabeigt vispirms no tiem, kas man ir vienu. Un tāpat arī ar pērlītēm, starp citu. Jā, arī ar pērlītēm es esmu sākusi aizrauties. Neteikšu, ka baigi sajūsmā, bet cenšos. Lūk, man te ir jau iesākts, un cik es zinu, tas ir pilnīgi normāli, kad lētajiem komplektiem ir redzami tie diegi. Nu, vismaz tā ChatGPT man pateica, kā tur ir patiesībā. To es, protams, nezinu, bet, kā saka, dažādības pēc var arī padarboties ar šāda veida rokdarbu. Tātad es arī pa laikam dimantu mozaīkas lieku, jā, bet pagaidām es apstājos, bet vajadzēs iegādāties un arī viņas palikt. Arī vēl kāda sava veida dažādība. Lūk, tā kā man ir daudz dažādi rokdarbi, ar ko es ļoti nodarbojos, un gan adīšana, gan tambūrēšana, gan izšūšana, gan pērlīšu izšūšana. Jā, nu tāpat izšūšana vien ir, bet, un arī dimanta mozaīkas, kad ir iespēja un vēlēšanās, ja. Nu, lūk, tas arī ir viss šodien, ko es jums varu pastāstīt, parādīt, vairāk man arī nekā tāda nav. Es jums nepateicu informāciju, jā, pēdējo reizi, kad es jums rādīju šo izšuvumu. Man bija kaut kādi 200 krustiņi. Jā, un uz to brīdi man tagad ir 399 krustiņi. 0,25% izpildīts darbs. Un cik tie krustiņi tur kopā bija jābūt, nevaru tagad paskatīties, tāpēc, ka es nevaru ieiet programmā, kura man ir iekšā telefonā. Tur parasti var redzēt, jā, cik tie krustiņi ir. Nu, principā es pamēģināšu, kā saka, piefiksēt šo momentu ar tiem krustiņiem. Jeb es tagad vispār meloju. Tā, nu, labi. Par krustiņiem varbūt, ja man liekas, es pēc tam vēl izšu un iespējams es šeit nepierakstīju kladē. Nu labi, vārdu sakot tā, sāksim jaunu tā kā vlogu un es centīšos uzreiz piefiksēt, kas un kā man ir ar šiem krustiņiem. Savādāk, man liekas, ka es neesmu pierakstījusi tomēr kaut ko tur klāt līdz galam. Nu labi. Bet pēdējā reize, kas jums rādīja, nu jā, bija kaut kāda 399. Tagad man liekas, kaut kāda pie 600 ar kaut ko ir, ja es nekļūdos. Tā kā diezgan skaisti ir pastrādāts, es uzskatu, un prieks, kur tu rodies. Jā, nu jāsāk taisīties pakaļ ir bērnam uz dārzeņu, līdz ar to. Paldies, ka noskatījāties manu video, paldies, ka pievienojaties, paldies, ka sekojat. Es arī centīšos attīstīt Facebooku vairāk, tā kā droši varat pievienoties un sekot man Facebookā. Es lejā ielikšu jums norādi pievienošanos uz Facebooku. Par Telegramu es gribu pateikt, ka brīva izvēle, gribat pievienoties, gribat varat nepievienoties. Es viņā ik pa laikam kaut ko iemetīšu, bet īpaši netaisos attīstīt. 3 gadu laikā man auditorija tur neaug. Tā, man bērns aizbēga. Opā! Pilnīgi man aizbēga zem veļa žāvētāja. Nu, nekas traks, bet, labāk, lai atrodas tur, kur viņam ir jāatrodas paklājiņa vai kaut kur, vai pa grīdu, protams, jo rāpot mums ir jāmācās, un līdz ar to man nav iebildumu, bet, kaut kur līdziem, kaut kā apakšā man gan nepatīk, to atļaut. Lai arī zinu, ka nekas tāds nevar notikt, bet tomēr drošība ir pirmajā vietā. Nu, lūk, tas arī ir viss.
sākšu šodien jau filmēt palēnām jaunu video, un es centīšos tomēr filmēt pa daļām. Es sev mēģināšu piespiest. Parasti man attur tas, ka bērns traucē fonā, un tāpēc es arī atturos. Bet, nu, ir jāpierod. Tomēr vienu reizi tam izgāja cauri. Ar pirmo bērnu, nu, principā man ir 3 reizes esmu gājis cauri, jā. Šitā 3. reize, bet, kad es biju ar pirmo bērnu dekrētā, es ar rokdarbiem tajā laikā nenodarbojos, un tas bija 13 gadus atpakaļ. Līdz ar to es ar rokdarbiem tikai sāku tā aktīvi tikai 4 gadus ar pusi atpakaļ nodarboties, tad arī kaut kad atvēru otru kanālu, jā, un līdz ar to ar otram bērnam tagad būs 7 septembrī, un jā, tad arī sāku ar to nodarboties, un tā kā man vajadzēja, ar viņu es filmēju ņēmos, un tagad kaut kas man ir sācies tāds, bērns, tagad es neko nevaru nofilmēt, bet nē, nu jācenšās citādāk. Es jums nevaru dot pilnīgi vajadzīgo informāciju, cik, kā, ko es ādu, sanāk tāds ātrs saraustīts video un nekādas jēdzīgas informācijas beigās šeit tajā visā nav. Nu, lūk. Paldies visiem, kuri raksta komentārus. Paldies visiem, kuri pievienojās manam kanālam. Spiediet abonēt. Rakstiet komentārus, lieciet laikus, palīdziet man attīstīt manu kanālu. Varbūt kāds grib otru kanālu attīstīt krievu valodā. Es pateikšu nosaukumu, jā. Ovizanie i ne tolka, Sedīte Gorsone. Ja jūs to ievadīsiet, uzreiz atradīsiet manu kanālu, arī otru. Ja gribat, varat arī tur atbalstīt. Katra brīva izvēle. Lūk. Nu, tas arī ir viss. Savādāk es neaiziešu nekur ilgi. Tas arī ir tā viss. Tiksimies jau nākošajā video. Visiem tā.